Čau! Tu skaties Ego TV, un es esmu Imants Majestic Dimants, un šoreiz mēs tiekamies ar nevienu citu kā Miku Dukuru, kas pagājušajā nedēļas nogalē spridzināja Ego klubā. Tas bija Ego kluba sezonas atklāšanas pasākuma ietvaros. Viņš uzstājās piektdien. Turklāt, tā nav pirmā reize, kad viņš uzstājas Ego klubā. Tā jau ir otrā reize, kad ar savu grupu viņš tur rauj jumtu. Un tagad, Mik, čau! Kur roka būs? Ķeries pie mikrofona. Čau visiem, kas skatās pirmām kārtām. Čau, Imant. Jā, otrā reize, ko es varu pateikt, labāk kā pirmā reize noteikti. Un droši vien, ka nedaudz sliktāk kā trešā reize, kas būs nākamā reize, kad mēs tur būsim atkal. Es vēl nezinu, kad tas būs. Mēs noteikti parūpēsimies, lai trešā reize būtu, un tavu solījumu par to, ka trešā reize būs daudz spēcīgāk kā iepriekšējās divas, mēs ņemam vērā, tā kā gaidīsim to. Bet pastāsti, kā tev gāja tieši šajā kluba sezonas atklāšanas pasākumā, jo viņa galvenais mērķis bija pielikt punktu tam, ka ballītes pludmalē reiz ir beigušās, jo neizbēgami laikapstākļi Latvijā ir tādi, kā viņi ir. Un kā tev šķiet, vai publika ir pietiekami silta, lai to visu vasaras siltumu pārnest atpakaļ klubā, un vai tu to arī izjūti savas performances laikā? Es biju īstenībā ļoti priecīgs par to, ka būs pasākums pludmalē, kad mēs to sākotnēji plānojām kā pasākumu pludmalē. Pēc tam tas pārvērtās par telpu pasākumu, bet visu cieņu Ego komandai, jo publika, protams, arī bija līmenī un viss bija kārtībā un cilvēki bija tiešām gatavi sākt sezonu, bet arī pats Ego klubs bija ļoti labi sagatavojušies mūs uzņemt. Un tas arī palīdzēja iespējams šo pasākumu izvērst tādu, kā viņš bija tajā naktī. Kādi ir tie iespaidi par publiku salīdzinājumā ar pirmo reizi un vispār visām reizēm, kad tu esi Liepājā bijis? Liepājā es esmu bijis vēl, kad Ego klubs nebija Ego klubs tajās pašās telpās, bet kas ir labi, kas bija labi, ir skaņa bija labi. Un tiešām bija parūpējušies par to, ka kluba telpās bija kārtīgs tāds live sounds, un manuprāt, tas arī atstāja to lielo iespēju, kad daudziem un arī tev droši vien likās, ka pirmā reize bija švakāk par otro reizi. Tāpēc, trešajā reizē jāatved vēl vairāk aparatūras, varbūt, lai tas viss ir vēl jaudīgāk. Trešajā reizē mums vajag lielāku klubu, vairāk skaņas, vairāk cilvēku un vairāk tevis. Droši vien tad visas tās lietas sastātos kopā. Bet pastāstīja par to repertuāru. Tad tagad tas noteikti nebija viens un tas pats, kas bija pirmajā reizē, kad Miks Dukurs kāpa uz Ego skatuves. Repertuārs visu laiku top jauns, tāpēc noteikti, ka nebija tas pats, kas pirmo reizi. Un arī sastāvs vēl tikai tika formēts. Tātad pēdējā reizē viņš nebija tāds kā šoreiz. Tāds kā viņš ir šoreiz, tāds viņš droši vien arī paliks. Es ceru, ka viņš tāds paliks, jo man pašam ļoti patīk, kāds viņš ir šobrīd. Un es domāju, taps tikai jaunas dziesmas, un tas viss būs... Pēdējās izmaiņas mums ir ģitārists pienācis klāt, tāds Aigars metālists, un viņš ir ieviesis tādu pavisam jaunu krāsu, un es domāju, ka tas viss ies uz tādu, kā viņš man šodien rakstīja, ka vajag uztaisīt vienu popmetālu dziesmu. Un es domāju, kāpēc ne. Un tā arī visu laiku tas ir darīts. Mēs ejam līdzi tam, ne laikam, ne gluži laikam, ejam līdzi tam, kas ved mūs aiz rokas. Nezinu, kas tāds ir, tas ir liktenis vai kaut kas tāds, un daram to, kas jādara. Cik ierasti ir tas, ka ģitāra mūzika klubā, kas faktiski ir elektroniskās vai pop vai deju mūzikas vide, cik tev ierasti ir redzēt tik atsaucīgu publiku? Jā, man vienmēr ir nedaudz bail no tā, ka tas, kā lai tu saka, dekorācijas nav tādas kā pats šovs, teiksim, tas, ko mēs daram, un mūzika varbūt gluži neatbilst tam, kā izstās parasti klubos, bet tāpēc ir liela interese parasti gaida, kā publika mūs uzņems,
Un šoreiz bija tā, ka es biju tiešām patīkami pārsteigts, jo Liepāja vispār vienmēr mūs uzņem ļoti labi, bet šoreiz tiešām ļoti forši un vislabākās emocijas. Mums bieži ir šis jautājums, šī nebūs tā reize, kad es varēšu viņu neuzdot, ja? Vienmēr kā puiši jauni uz skatuves, un droši vien ir arī meitenes, jo mēs zinām, ka klubā vienmēr ir pa pilnam meitenes. Kādas emocijas no daļā dzimuma par jūsu kā, faktiski boyband performance, vai bija kaut kādas, vai jums svieda kaut kādas zīmītas lācīšas vai apakšbiks, nebija tādi precedenti, ne? Īsti kā bez tādiem precedentiem lācīši, tas būtu forši, jā, apakšbiks, neko tādu nepiedzīvoju šoreiz, bet es nezinu, mēs varbūt pārējie, lielākā daļa grupas, tas ir 3 buņģieris, bazitārists un mēs esam tā kā, redzējušies, un mēs varbūt daudz ko neievērojam, tāpēc šis jautājums būtu vislabāk uzdodams mūsu ģitāristam, kurš vēl ir vienīgais palicis uz brīvām kājām no grupas. Kurš jūs ved popmetāla virzienā? Viņš noteikti ieviesīs jūsu grupā kaut kādas šīs tādas, karstās pārmaiņas, visu laiku turēs jūs un neļaujiet viņam precēties, jo viņš ir vienīgais, kas var ar tādu svaigu un visu laiku mainīgu skatījumu skatīties, iespējams, uz jūsu daļradi. Ok, virzamies tālāk. Kas ir sagaidāms no Mika Dukura muzikālā ziņā tuvā nākotnē, ārpus tā, ka būs kāds treks popmetāla novirzienā? Top albums. Vismaz tas laikam ir vienmēr, kad ir kāda intervija, tad ir tas jautājums, un tad ir atbilde, ka top albums, un laikam visu laiku top albums. Respektīvi visu laiku top jaunas dziesmas, un tā kā viens CD ir pabeigts, tiek sākts darbs pie nākamā, un tieši tas arī notiek šobrīd. Pēdējais albums bija Miks Dukurs Crew, kurš bija jau nedaudz sākums tam kas varētu sekot, bet negluži tas, un tagad top pavisam jaunas materiāls, kurš jau ir gandrīz pabeigts, un vēl ir tikai pāris dziesmas. Tātad vēl šogad mēs varam gaidīt jaunu materiālu, absolūti. Vajadzēja būt tā, ka šajā gadā mēs paspējam to realizēt. Jā, es skatījos tev ārpus visiem, protams, klasiskajiem mūzikas instrumentiem, arī visādi MIDI kontroleri, kompjūters parādās. Vai tas ir vēstījums, ka būs arī sintētiskākas skaņas arvien vairāk iejauktas jūsu muzikālajā daļradē? Es domāju, ka tuvā nākotnē varēs dzirdēt daudz vairāk sintētikas manā muzikā, bet es nezinu, es vienmēr esmu balansējis, tā kā man patīk gan, un tāpēc mēs mēģinām atrast tādu zelta vidusceļu, kas būtu apvienojams. Nezinu, iespējams nākotnē varbūt tas var būt, kad ierakstos mēs esam elektroniski un dzīvē esam vairāk akustiski, to es nepateikšu, bet es negribētu katrā gadījumā palikt bez tā akustiskā spēka, kas rodās no visiem tiem akustiskiem instrumentiem, bungām, galvenokārt ģitārām, un tāpat laikā es gribu saglabāt un paņemt visu to, kas ir elektroniskajā mūzikā, arī tas spēks. Release your ego. Paldies, Mik, ka atradi iespēju būt kopā ar mums un jums, Ego TV skatītāji, un padalīties ar saviem iespaidiem pēc performances Ego klubā pagājušo nedēļu, kad atklājām kluba sezonu. Prieks, ka tava muzikālā daļrada virzās tālāk, un mēs drīzumā dzirdēsim daudz jauna un visu laiku evolucionējošu materiālu. Un tamdēļ tiekamies nākošreiz Ego klubā, vēlams, ja ne tur, tad kādā citā tavā koncertā. Uz klubu sezonu noslēgumu varbūt šoreiz varētu trāpīt. Jā, šoreiz mēs mēģināsim klubam sezonu vispār nedefinēt. Ja? Katrā ziņā noteikti tēmēšu uz vasaras sezonas atklāšanu pludmalē. Jā. Es ceru, ka visi gaida vasaru, bet sliktākajā gadījumā varbūt uz kādu Valentīnu dienu, jo tad jūs tas popmetāla ģitārists varbūt būs, virzīs jūs arī tajā, darbībā ar publiku, vai arī mums būs iespēja viņu tur izprincināt vai kaut ko tādu izdarīt. Ja reiz viņš ir vienīgais. Viņu nevajag izprincināt, mēs taču sarunājam, ka nevajag, lai turās tā, kaut kāds bišķi fresh arī ir.
Nu, tas būs tas izaicinājums visai grupai. Un, labi, beidzam muļķības. Paldies, Mik. Tas bija tiešām ļoti liels prieks, ka tu biji Ego klubā un tagad Ego TV. Release your ego. Un atcerieties, Ego TV vienmēr ir skatāms tieši tur, kur jūs viņu tagad redzat. Tiekamies nākamajās epizodēs. Čau!